отмечала праздник Лиго. Ну и теперь буду понимать, откуда идут корни. У нас на этот праздник смешанная компания. И русские, и латыши. И поют и русские, и латышские песни. Но латышские очень мало кто знает. Вот, поэтому сейчас вот хотелось бы тоже. Они говорят, возьми, пожалуйста, до нас. Мы тоже хотим немножко вот uznāt novых piesim. Dziesmas, parašas, ticējumi, visu šo informāciju bilinguāli piedāvā Krišjāņa Barona muzejs. Šī pirmsvētku nedēļa bija pēdējā, kad notika mācības, lai atkal atsāktos pēc gada. Jūs redzējāt arī no šīs grupas, viņi vienu stundu bija stunda laimē, viņi aizmirst par savām problēmām. Un es domāju, ka tas ir tas labākais, ka cilvēks, pirmkārt, kā viņi sacīja, ka viņi apzinās, ka ir jāzina šīs saknes. Visa laba Jāņu zāle, kad dzied Jāņu vakarā. Papardīte vībotnīte, sarkanais ābolīts. Labrīt, ciemiņi! Labrīt! Mēs jūs visus Jāņa bērnus ļoti gaidām. Daudz no LNT top 10 aptaujātajiem citautiešiem atzīst, ka krietni vairāk par tradīcijām zināt, ja tās praktizētu jau no bērna kājas. Visticamāk, nākamajām paudzēm tā vairs nebūs problēma. Piemēram, daudz vieta Rīgā bērnu dārzi ar latviešu plūsmu pie sevis uz ielīgošanu šonedēļ aicināja pirmskolas iestāžu audzēkņus ar krievu valodas plūsmu. Tā teikt, nāciet mūsu bariņā. Arī Olga un Aleksandrs piekrīt, Līgo svētki arvien plašāk kļūst par visas valsts un tajā dzīvojošo tautību vienojošiem svētkiem. Latvijas svētki, jā. Nu, mūsu pus toči tā bija. Vecmāmiņa, jā, mums, vienmēr daudz cilvēkus, vienmēr jautri. Ivo Jurkāns, Rojs Brāns, LNT. Bet cilvēku Līgo svētku svinēšanas